Namaste! Šodienas tēma ir kapakmenis. Un nesen man bija tāda iespēja pabūt akmens darbnīcās, kur es braucu skatīties kapakmeņus. Un pilnīgi negaidot saslēdzās enerģijas un sāka savu stāstu. Un stāsts ir par kapakmeni kā portālu, kas akumulē palikušo enerģiju cilvēkam aizejot no zemes. Kā mēs zinām, daļa enerģijas aiziet, kad cilvēks aiziet aizsaulē, aiziet līdz dvēseles pieredzē, dvēselē, tai daļiņai, kas no dvēseles atnāk šeit uz zemes, šī enerģija aiziet ar viņu. Bet daļa enerģija paliek šeit uz zemes pie jau mētelīša. Kāpēc neaiziet visa enerģija? Tāpēc cilvēks dzīves laikā izjūt visādas lietas, visādas emocijas, pieķeršanās, un tas, kas savā veidā vibrācijai nav tik augsts, kur atgriežas dvēsele, viņi paliek šeit uz zemes. Un izrādās, ka kapakmenis ir portāls, kas savieno attiecīgi vai kosmisko vai zemes telpu, kur aiziet šī atlikusi enerģija. Tas ir tādā gadījumā, ja cilvēks tiek apglabāts būtiskā nozīmē, apglabāts tiek viņa ķermenis. Un tātad stāsts ir par to, kad atrodoties tādā darbnīcā, tātad stāsts par to, kad atrodoties tādā darbnīcā, tāds enerģijas daudzums un tāds spēks vispār galva griezās uz riņķi. Un kāpēc? Izrādās, kad uz kapiem liek Latvijas laukakmeni, tad Latvijas laukakmenis ir portāls savienojumā ar zemi. Un viss tā enerģija, kas pēc cilvēka ir palikusi, viņa tiek akumulēta caur šo laukakmeni, viņa tiek novirzīta uz zemes sirdi, sauksim tā. Un ja kapakmenis ir veidots no lielajiem tādiem bluķiem, kā tur bija, piemēram, savesta bluķi, akmens, akmens lielie bluķi no Norvēģijas, Zviedrijas, kas ir kalti no klintīm, tad šī enerģija aiziet kosmiskajā telpā, un tur tiešām īstenībā ļoti griezās galva, ka tur bija tie lielie bluķi, kas te kā transformēti no Skandināvijas, un tātad šīs klintis, viņas ir informācija savācējs kosmiskai telpai. Un jau viņa aiziet tālāk, kosmiskā telpā, un tātad arī šeit cilvēka enerģija tiek akumulēta, tā, kas paliek pie ķermeņa un tiek novirzīta. Un sanāk, kad cikls ir noslēdzies un telpa pēc cilvēka paliek tīra. Tur tas ir. Un šeit ir tādas dažas nianses. Ja uz pieminekļa kapakmeņa ir kaut reliģiskais simbols, šeit pat nav svarīgi, vai tas ir luterāņu krustiņš, vai katoļu, vai tur pareizticīgo, vai ebreju. Šeit ir rādīja, ka te ir noslēgtais līgums, kad puse aiziet attiecīgi vai uz kosmisko telpu vai uz zemes telpu, un puse aiziet reliģiozajam. Tā kā reliģijas egregoram. To ļoti smalki arī, tā ļoti skaidri arī tas tiek parādīts. Šeit nav nekas nepareizi, nepareizi, bet tāda ir šīs enerģijas, kā savākšanas, varētu teikt, līgumi, kur šī enerģija aiziet. Tātad, ja ir krustiņš, tātad daļa aiziet uz reliģijas egregoru, kas ir viens, augšā. Un daļa aiziet vai uz kosmisko telpu vai uz zemes telpu.
Tad vēl ir nianse, ja uz pieminekļa apakmeņa ir vārds uzvārds, ja? Vārds uzvārds konkrēti vienam cilvēkam. Tad šī enerģija, viņa nav gluži saistīta ar dzimtu, viņa aiziet kā paralēli dzimtas egregoram, bet viņa paliek pati pa sevi. Ja? Bet viņa ir tā kā, vienā ir dzimtas egregors aiziet un aiziet šī cilvēka enerģija atkal attiecīgi, ja? Uz augšu vai uz leju. Ja ir uz kapakmens rakstīts, piemēram, tur tādu un tādu ģimenes kapi, tad šī enerģija aiziet konkrēti, uz dzimtas egregoru. Pie kā viņa, kas virsū ir uzrakstīts. Viņš neaiziet tā kā individuāli tam cilvēkam, bet aiziet jau uz to, uz dzimtas enerģiju un paliek tanī. Tālāk, man bija jautājums, ir, piemēram, koka krusts. Tātad koka krusts arī, tātad visur, kur ir krusts, viņš aiziet uz reliģiozo egregoru, bet ja tas ir no koka, tātad kāda maza daļa, bet tā mazākā daļa aizies uz zemi. Jo koks ir tā kā arī zemes pārvaldībā, viņš aiziet uz zemi. Tad vēl man bija jautājums, bet kā tad notiek ar tādiem kā betona kapaku pieminekļiem? Viņi savā laikā bija taisīja no betona, un tad šeit betons, viņam nav tāda, kā lai saka, īpašība, ka viņš konkrēti jau var izlaist enerģiju caur, viņam nav enerģijas caurlaidamība. Un atkarībā tā kā betonam liek klāt smilti, tad ļoti maza daļa tiek absorbēta un aiziet zemes enerģijā uz zemes platformu, sauksim tā, un daļa paliek šeit uz zemes. Un tie, kas tiek apglabāti, un viņiem nav kapakmenis, tātad viņi paliek šeit. Un šī enerģija, kas paliek, kas neaiziet līdz veselas enerģija, viņa paliek šeit, un tā ir tā, kā var teikt, tā, kas klejo pa kapiem, un viņa ir tur, jo viņai nav šī caurvadamība, caur ko viņa var aiziet tālāk un pabeigt tā kā galējo procesu. Un tad sanāk, jums, tanī, ko jūs ziniet, tur tos kapu pieminē, savus radiniekus, dzimtu, un visiem dzimtas locekļiem ir šie kapa plāksnes, kapakmeņi, tas ir pilnīgi vienalga. Tad šis cikls sanāk ir pabeigts, un viņi jau aiziet daļa tātad veseli, kas aiziet, un daļa aiziet caur šo kanālu, kas ir caur akmeni, un process tiek noslēgts. Un tiem, kam ir apglabāti piederīgi un viņiem nav šis kapakmens un plāksne, sanāk, ka tā enerģija, kas bija palikusi, kas neaiziet līdz, viņa paliek šeit uz zemes. Un man bija jautājums, un kā tad ir ar tiem cilvēkiem un tām tradīcijām, kuras tiek kremētas. Un šeit pat īstenībā nav svarīgi, vai, ja tevi kremē, tev ir piemiņas plāksne, vai tev nav piemiņas plāksne, sanāk, ka tu aizēji, tu sadedz jau tā enerģija, kas paliek, tātad pie ķermeņa, viņa tiek caur liesmu sadedzināta, un pēc būtības telpa paliek tīra. Un šeit ir varbūt tas, ja tur, viņš ir tā kā vārds un uzvārds šī plāksnīte, tad tā plāksnīte ir, bet pēc būtības visu, ko paņem uguns, viņš aiziet kosmiskā telpā, viņš caur uguni transformējās, un viss šis, kas ir palicis,
viņš tiek reformēts, un vēl tādu niansi ļoti smalki parādīja, ka viņš arī savā veidā nav piederīgs dzimtei. Viņš aiziet ārpus dzimtes egregora. Un tas ir arī, tika man paskaidrots arī šīs tradīcijas, piemēram, kā Indija, kur cilvēkiem nav, tādu kapu pieminekļus, viņi sadedzina un beigās izbārsta, vai arī ieliek ūdeni, upē, un viņas tikuši sadega, viņi transformē palikušo enerģiju, un viņi nav nekādā mērā piederīgi dzimtes egregoram, jo viņi aiziet prom no tā. Tā bija tāda ļoti tiešām interesanta informācija, kas, kā es aizgāju, sajūtu vispār to enerģijas, kādas viņas ir katram tam akmenim, kur viņas aiziet, un saistībā ar krustiem viņi pakojās pāris dienas, kamēr arī man radās dažādi jautājumi par šiem cilvēkiem, kas sevi kremē, kas notiek ar tām enerģijām. Tātad arī šī faktorā nekas nav tāpat, kā mēs zinām. Un visumā tad sanāk, ka šis kapakmens ir arī kā savu vietu svētvieta, jo viņa akumulē to enerģiju, kas ir paliek, viņu aizvada un nepaliek tā kā nesakārtotas lietas. Un pēdējais, kas bija atnācis, kad var pateikt, kad lielā mērā tiem, kas nodarbojās ar dzimtu, ar dzimtas lietām, tad kad cik jūs ziniet, piemēram, šos, cik ir iespējams, jo mēs, piemēram, zinām Rīgā lielie kapi, kas ir Miera ielā, kur, tur nav, tas viss jau ir pagātnē, tad ir, protams, fantastiski, ja jums ir, tas dzimtas koks, kurā parādās šiem cilvēkiem vārds, uzvārds, un viņi tā kā paliek tādī, dzimtas egregorā. Un tie, kas izkrīt, tad viņi paliek ārpus tā, bet arī nav ne nepareizi. Un tas, cik šobrīd tika teikt, cik tad ir varams, tā kā nesakārtot savas kārtībā telpu, tad var uzlikt šos kapa plāksnes, tie vai koka, vai cik katrām tas maks atļauj pie saviem piederīgajiem ar vārdu uzvārdu, protams, vēl labāk ar dzimšanas gadu un miršanas gadu, jo tad tā ir ļoti konkrēti, jau pilnīgi konkrēti šī enerģija tiek novirzīta uz attiecīgo telpu, tas ir kā portāls, kas savāc šo enerģija, kas paliks uz zemes, un telpa paliek tīra. Un tad arī šis dzimtas koks, var teikt, lielā mērā ir, kā citi saka, viņi grib sakārtot savas kārtībā, kā mēs savadam kārtībā māju. Tad arī nekas nepaliek aiz šī cilvēka, varētu viņi teikt, kā, destruktīva enerģija, kas neaiziet līdz dvēselē, viņi paliek šeit uz zemes, un tad sanāk, ka šis cikls ir noslēdzies, jo šī enerģija arī tiek savākta, telpa tiek iztīrīta, un tur paliek mūsu piemiņas, tā kā piemiņas vieta, kur cilvēki aiziet un piemin aizgājēji, katram tam ir atkal sava tradīcija, un šis nav stāsts jau par tradīciju, tā kā kapakmens savā veidā ir svēta vieta, kas akumulē palikušo enerģiju un telpu rada tīru. Un tas bija ļoti interesanti, kā vēl pagriežās šie kapakmens stāsti un pie kā tad ir piesaistīti mūsu laukakmeņu zemē un šie lielie kliņšakmeņi tie kosmiskai enerģijai. Un krusti tas ir tā kā reliģijos, bet tur ir vēl tāda bija nianse, ir šie dzelzs krusti, tad tur sanāk, kad ir arī tāda nianse, kad, ir dzelzs krusts, tad negluži aiziet visa enerģija uz reliģiozo daļu tiek sadedzināta, jo dzelzs ir uguns arī, un daļa aiziet caur šo, tā kā tos tādā laikā šos pieminekļus kala, viņus kala, un tad smēdēs, un tad sanāk daļa aiziet caur uguni.
viņa tiek transformēta, bet daļa pēc līguma aiziet arī uz, tā kā reliģiozo egregoru, teiksim, kurš savāc šo enerģiju. Tāds ir šodienas stāsts. Ja jums ir vēl kāds jautājums, rakstiet. Tas bija man ļoti interesanti, kā informācija pakojās kādas apmēram 3 dienas vaļā un to stāstīju. Un tad es arī apdomāju visu, kur man tur nav, kur arī vajadzētu tā kā šo telpu, lai pēc cilvēkiem šī telpa paliek tīra un paliek tikai šī piemiņas vieta vēl 2 paudzēm uz priekšu, jo, kā jūs paši saprotiet, tālāk paudze vienkārši. Tas ir cilvēka vārds, viņam viņš neko lāga neizsaka, ja nav par viņa apraksts kādā dzimtas grāmatā. Vai nu ir vienkārši piemineklis. Bet zinām meža kapu, zinām šos vecos kapus Mierielā, tur arī tur ir ļoti reti, kurš piemineklis palicis. Bet lauku kapos atkal tā ir lauku kapu tāda specifika, ka tur netiek pieminekļi nojaukti, jo tā vietiņa ir un kaut kā tas ir pilnīgi savādāks atkal stāsts. Tā kā paldies jums par uzmanību, lai jums jauka diena. Namastē!